Sveiciens visiem! Šodien neliels instrumentu apskats. Paskatīsimies, ar kādu garināšanas zāģi strādājam. Manā gadījumā modelis ir no Makitas LS1018L. Kāpēc es šo zāģi izvēlējos? Bija vispirms tas, ka tām ir attiecīgi pret cenu. Tas ir lielais zāģis, līdrāma zāģis, protams, bet attiecīgi pret cenu tam bija lielākais šķarsgriezuma laukums, ko mēs varējām pārzāģēt. Tas bija viens. Un otrs, kas man šim zāģim ļoti patika, bija tas, ka, ja mums uz vienu pusi ir pagriešana līdz 45 grādiem, tad uz otru pusi mums ir pagriešana līdz 60 grādiem, kas ļoti bieži noderīgi. Brīžos, ka mums vajag kaut ko pazāģēt kaut kur 47, 50, 55 grādos, tad šī funkcija ļoti noderīga. Kas man nav šim zāģim ir, kā jau redzam to, ka viņam motors ir šķībi, un tas ir viens no zāģiem, kuram jau ir opcija pagriezt gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi, sagāzt pašu zāģi un veikt vairāk dažādas funkcijas. Godīgi pateikšu, ir lietas, kuras es pārsteidzos. Pirmkārt, tas, ka šim zāģim nāk lāzerīts. Lāzerīts viņam atrodas šeit. Vienīgais, ko es to lāzerītu izdarīju, izņemt ārā baterijas, lai nesatek skābe. Un otra lieta, jā, it kā zāģis gāžās uz abiem slāniem, bet man liekas, ka 3 gados to sagāšanu pa labi es izmantoju varbūt vienu reizi. Personīgi man tā funkcija galīgi nav nepieciešama. Runājot par precizitāti, jā, šis zāģis bija nedaudz jāpielāgo, bet šim zāģim ir iespēja viņu regulēt, tur viss bija ok. Nu, jā, īsti vairāk nebūs ko pastāstīt. Sadarbojas zāģis ar puteksūcēju, kur ir manas piebūvēta jau iekārtiņa, lai es varētu pievienot puteksūcēju un nesakart diametri, tas tur tā. Kopumā, kas viņam ir jāskatās, lai šitās divas sliecas nepaliek netīras vai nepaliek kaut kas viņām tur ar ūdeni nesalīst, vēl šie te gultni, kas atrodas šeit iekšā, diezgan niķīgi, viņi jātīri pa laikam sadakt. Zāģis ir tā kā grabēnis, kaut kā tam līdzīgi. Tagad arī tā gaita nav tīra, kaut kā 10 tīrīšu. Un tās vismazās kustības ir diezgan pamatīgi jūt uz to. Tā, kad tu zāģē, tad zāģis tā kā nedaudz grib tomēr kratīties un nav forši. Attiecīgi noliekot tālajā galā, nedaudz pakasnāt, jā, viņam ir tā brīvkustība, bet tā brīvkustība nav tik liela kā citiem modeļiem. Dziļuma iesaistīšana viņam strādā, viss kārtībā. Instrumentu kopumā es ļoti apmierināts. Ja kādam šis palīdzēja, paldies, dalamies un cīnamies.